Tā, labdien! Šeit mums ir rieksti. Rieksti glazūrā. Jau pusi ir apēsta. Mēs skatīsimies, kas mums tur iekšā ir. Jo, kā redzams, šitas ir beigts. Šitas ir beigts. Diezgan grūti viņas ir pāriest. Opā, šeit arī mums ir beigts rieksts. Nezinu, šitien te būs vieglāk. Šitas arī ir beigts. Tad, kad pusi noēst, tad sākšu domāt, ka kaut kas tā kā nav. Šitas ir jau brūns. Un kas būs ar šo? Arī beigts. Pārgriezīsim visus. Un šeit arī. Šitos rieksts. Šitas arī ir brūns. Šī mazā paciņa maksā Rimī veikalā. Arī brūns ir. Jā. Tātad visi no palikušajiem riekstiem ir pārgriezti. Šis arī ir brūns. Ja video kvalitāte ir slikta, lūdzu piedodiet, bet ar citu nav ko nofilmēt. Un šitas ir ļoti brūns. Un te vēl viens ir palicis. Tā, nesaskaitījām. Un šitas arī ir tāds pats kā visi pārējie. Un pēdējais vēl izskatās ir palicis. Jā, šis arī ir brūns. Tātad šos riekstus var nopirkt Rimī veikalā. Viena šī kārbiņa maksā veselu 1 latu precīzi. Un nosaukums mums ir viņam tā arī kaut tā gaismas spīd kaut kā Magic Nuts. Karamelizēti glazdu rieksti. Šādu iepakojumu, jā. Tad, kad es ēdu, tad man šita, katrs rieksts ir rūgts, un tu ņem katru nākošo ar vēlmi, ka viņš būs labs, un tu viņu varēsi izbaudīt, bet tā nav. Kad es zvanīju uz firmu, es viņai pateicu sievietei tā, ka man šķiet, ka jums ir veci rieksti, un jūs taisat uz viņiem naudu. Nē, tā nav, mēs iepērkam ļoti labus riekstus. Bet lūk, kāda ir patiesība, un viņi grib vainot Rimī veikalu, ka ir nepareiza uzglabāšana. Spriediet paši.